Pateicoties Madonas jauniešu aizrautībai un deksmei, ar Madonas novada domes, Aldoņa Rībenieka, Andra Trečaka un jauniešu atbalstu ir tapis pirmais iekštelpas skateparks Madonas novadā. Tas ir atvērts jau 2 mēnešus un kļuvis populārs jauniešu vidū. Kā ir skateparks, tad ļoti daudz jauniešu attīstās, un šeit arī nāk daudz jauniešu, kur var redzēt, ka viņiem būs izaugsme un arī Latvijas līmenī braukāt tā kā pa sacensībām. Un arī tas, ja ir skateparks, tas ļoti popularizē pašu pilsētas kā tādu, jo brauc ļoti daudz jauniešu. Mums, no Ērgļiem, Pļaviņām, Varakļāniem, no viskaut kurienes braukā jaunieši no Gulbenes, tā kā nav tikai madonieši. Jaunieši ir priecīgi par iespēju nodarboties ar saviem vaļaspriekiem arī ziemā. Ziemā ārā nekur nepabraukāsies, bet šeit ir zem jumta, un tāpēc var šeit izpausties ziemā visu gadu. Priecē arī tas, ka skateparks piesaista arī jaunus braucējus, kurus pirms tam neinteresēja aktīvs dzīvesveids. Tas ir tik ideāls variants, tāds skateparks. Vismaz nav nolaistība, nav jāsēž mājās pie datora. Skateparki ir ļoti svarīgi jauniešiem, tie, kuri grib ar kaut ko nodarboties, kuri nav vēl atraduši sevi kādā lauciņā. Viņiem ir izvēle iet pabraukāties, kaut ko sākt nodarboties. Marks ir viens no tiem jauniešiem, kas piedalījās skateparka veidošanā. Mēs cīnījāmies ļoti ilgi, sataisījām, ir kur braukāties tagad. Un es domāju, visi ir apmierināti, vismaz jaunieši, kas braukājas un kas ar to nodarbojas ikdienā. Pašam skateboards ir vissvarīgākais dzīvē, tāpēc viņš priecājas, ka ir par vēl vienu vietu vairāk, kur pavadīt savu brīvo laiku. Skateboards, tā ir, es domāju, visa mana dzīve, katru dienu. Nezinu, ceļos augšā, lai pabraukātos. Aizies skolu pēc skolas, domāju, kāds būs laiks. Tad, ja ir laiks normāls, tad es eju ārā pabraukāties. Ja nav, tad ir jābrauc uz Rīgu, mācos uz Ogre. Tagad arī Madonā varēs iekšā pabraukāties. Lai gan skateparks ir atvērts nesen, jaunieši nedomā apstāties pie sasniegtā un jau domā, kā skateparku attīstīt nākotnē. Iespējams, nākošais gads startēt ar jaunu projektu. Caur biedrību veidot projektu 14,000 apmērā, lai varētu uzcelt jaunu skateparku, jo skateparki ir ļoti dārgi. Vienkārši pārveidot visu ar firmu, un tad mums būs profesionāls skateparks, jo šis nav īsti profesionāls, bet ļoti labs priekš mums. Un plus vēl izveidot otru atpūtas telpu, kur būtu televizors un dīvāni un visādi spēles, un ko brīvajā laikā var darīt arī ārpus skaitošanas un braukāšanas. Priecē, ka Madonas novadā ir tik aktīvi jaunieši, novēlam sasniegt nospraustos mērķus.